Dāvi, īsumā tavs komentārs par spēli? Grūti pateikt. Sākums diezgan grūti. Katru reizi, kā pieskārāmies, nebija piezīme un pagāja kaut laiks adaptēties, saprast, cik vispār fiziski drīkstam spēlēt un kaut kā uz otro puslaiku varētu teikt, ka tad tikai sākām reāli saprast un sākām spēlēt tā kā mēs varam. Un labi, tās pēdējās 20 minūtes mums bija daudz maz līdzīgas un tas basketbols mums jāspēlē no sākuma. Neņemot vērā to, ka principā katrs pieskāriens pirmajās minūtēs pret Jānu bija sots, kā tu vispār vērtētu, kā mēs tikām ar viņu galā? Zināms, ir tādi spēlētāji, kuriem ir jāmēģina viņam atņemt pirmā opcija un daudz nekas cits, kur nevarēs izdarīt. Principā maksimāli jālimitē viņam tieši tās vieglās iespējas, likt mest kaut kādas metienas, kas varbūt viņam nav tik ērti, vairāk no distances, bet viņš arī pustālos samet šodien, kas parasti nav viņa tā kā stiprā puse. Un tā pašā laikā neļaut arī citiem nospēlēt. Līdzīgi kā ar Dončiču un Sloveniju, ja galvenais spēlētājs iemetīs 40-50 punktus, bet pārējie īsti neko neizdarīs, tad tāpat ir liela iespēja uzvarēt tās spēles. Tā kā tas ir pats svarīgākais. Par tevi pašu runājuši, tā bija 3. ceturtdaļa, kur tev iegrūda mugurā, palika pēc tam kādu brīdi uz parketa. Kāda ir sajūta, vai būs gatavs? Domāju, ka jā, es sasidu nokritu tieši tādu neveiksmīgi, bet pēc tam jau pakustējos, palika labāk varēja turpināt, tā kā būs jau labi. Mazāk nekā 24 stundas līdz nākamajai spēlē. Tev, Kristapam, arī Rodionam ir pieredze NBA ar back-to-back spēlēm. Kā vislabāk attiekt pēc spēles un sagatavoties nākamajai? Mēģināt pēc iespējas vairāk, cik var izgulēties. Tas nav viegli pēc tādām spēlēm, bet jā, principā lielai daļai ir arī iepriekšējos Eiropas čempionātos ir bijis tā. Mēs vēl runājām ar Dairu 11. gadā šauļos. Mēs spēlējām 3 spēles pēc kārtas, 1 brīvdienu un tad 2 pēc kārtas. Tā kā lielai daļai ir tāda pieredze, tā kā es domāju, nāksim spēlēsim ar enerģiju un viss būs labi. Super.